Tu arī nezini, ko darīt. Tad, kad tev kaut kādas problēmas dzīvē, meklē informāciju internetā, YouTube, prasi draugiem palīdzību, un tik un tā tev tas nenoved līdz rezultātam. Esmu piedzīvojis to, ka cilvēki cenšas viens otram palīdzēt, dot visādus baigi labos padomus, un pēc tam viņi piedzīvo to, ka viņu padomus, principā, ko viņi dod kādam citam, nemaz nedarbojas. Nemaz nedarbojas, jo tavā dzīvē, kā tu dzīvo, tu esi piedzīvojis pavisam citu bērnības situāciju, pavisam citus notikumus, esi ieguvis pavisam citas traumas, un tas, ko tev stāsta kāds draugs, rats vai paziņa, vai kāds cits cilvēks, kuram tu jautā palīdzību, viņš tev stāsta palīdzību, iesakot tieši no tā skatu punkta, kā skatās tieši viņš. Un tā kā viņam ir cita dzīves situācija un cits dzīves redzējums, tā vienkārši viņa iedotais padoms tev dzīvē savā nestrādā. Jo tev zemapziņā ir lietas, kuras tu esi piedzīvojis jau no senatnes, un tas nosaka visu to, kā tu savā dzīvē rīkojies, kā tu uzvedies un kādus lēmumus pieņem. Ja tu vēlies mainīt to, kā tu spēj pieņemt lēmumus un kādus notikumus sev vispār apkārt piesaistīt, tad tev nederēs paklausīt citu cilvēku padomiem. Tev nederēs vienkārši sekot tam, ko kāds cits tev apziņas līmenī cenšas iestāstīt. Man konkrēti ir pieejama metode, kas darbojas tieši zemapziņā, izmainot tieši tavas zemapziņas programmas, lai tieši tu varētu saņemt informāciju tāda, kāda tieši tev ir nepieciešama, un tieši tu pats varēsi saņemt to informāciju. Nevis es tev ieteikšu, bet tu pats sapratīsi, jo tava zemapziņa atklās tev tieši tavu informāciju, kas tieši tev ir nepieciešama, un tad tieši tu varēsi savā dzīvē veikt tādas izmaiņas, kādas tev pašam ir visvairāk nepieciešamas. Es vienkārši saku pēc savas pieredzes, gan to, ko es esmu piedzīvojis savā dzīvē, gan to, ko es redzu savu klientu dzīvēs.